Kā padarīt manu piedāvājumu seksīgāku? Nu, ir vairākas lietas. Pirmā no tām es redzu, ka daudz vienkārši nesaka pietiekoši lielu uzsvaru uz to, kāds ir sapņu iznākums. Iedošu piemēru. Es palīdzu Etsy veikliem. Vai arī es palīdzu Etsy veikliem iegūt 20-30 pirkumus katru nedēļu. Lielāks iznākums. Nākamā lieta - laiks un pūles. Kā piemērs, es to izdarīšu tavā vietā, tikai prasīs 7 dienas. Un tad vēl papildinājums ir, cik liela uzticība man ir tev, ka tu to izdarīsi. Kā piemēram, cik tev ir gadu pieredze, cik tev ir klienti bijuši, ko tu esi sasniedzis klientiem, vai arī kāpēc man no tevis ir vērts pirkt un kāpēc man no tevis ir jāuzticās tev. Pie mums, kas palīdz, ir tas Forbes, mums palīdz, ka mums ir 1000 klienti, mums palīdz, ka mūsu mājaslapā ieejot ir 400 atsauksmes. Tie ir tie 4 faktori, pie kā es pievērstu uzmanību, kā arī es pievērstu uzmanību pie tā, lai tu spētu to vienkārši komunicēt. Un komunicēt pēc iespējas zemākā klases līmenī, jo bija labi pētījumi, kad 54% amerikāņi nesaprot 7., 8., 9. klases līmenī uzrakstītus saturu. Viņi neizprot viņu. Tāpēc jācenšas runāt pēc iespējas vienkāršāk.